Tu esi apvainojusies uz kādu cilvēku, vai uz vairākiem cilvēkiem, vai arī pati uz sevīm, un tu ilgstoši nesā sev līdzi aizvainojumu. Tu visu laiku kritizē, tu visu laiku šo situāciju, kas noticis ar kādu cilvēku, tu nesā sev līdzi. Mans vārds ir Līga Dunovska, es esmu praktizējošs eksperts domu spēkā un pielikšanās likumā. Un šodien šajā video parunāsim par to, kā vajag atbrīvoties no aizvainojuma, lai tu to nenesā sev gadiem ilgi līdzi. Tie var būt 5 gadi, tie var būt 10 gadi, ko tu nesā līdzi šo aizvainojumu, vai pat 20, 30 vai pat 40 gadus. Un ir svarīgi atbrīvoties no šī aizvainojuma. Ir svarīgi apzināties, ka tevī iekšpusē ir aizvainojums. Tas ir pats pirmais punkts. Otrais, ieteikšu tev praktikas, ko tu vari izdarīt jau šobrīd mājās, atrodoties patstāvīgi. Un pirmā tehnika, ko es tev piedāvāšu, tev vajag aizvērt acis, iztēloties, kas tā ir par situāciju, kurā tu esi apvainojusies uz cilvēku, tur, kur tev ir parādījies aizvainojums, un tev vajag saprast, kurā ķermenī daļā ir šis aizvainojums. Un tev vajag ar aizvērtām acīm pārnest šo aizvainojumu no ķermeņa uz savu plaukstu. Un uz plaukstas, tā teikt, ar aizvērtām acīm redzēt, kāda tā ir krāsā šis aizvainojums, kā viņš izskatās un ko tu vari darīt šeit un tagad. Noteikti tu šo aizvainojumu dotā brīdī redzēsi varbūt tumšās krāsās, melnu, zaļu, brūnu. Tas var būt tādas negatīvās un tumšās krāsas. Un ko tev vajag darīt, lai tiktu pāri šim aizvainojumam? Tev vajag ar otru roku tātad no otras puses sūtīt mīlestību šim aizvainojumam. Sūtīt mīlestību, un tu tiklīdz sāksi sūtīt mīlestību domās uz šo aizvainojumu, tu redzēsi, kā viņš mainīs krāsu, formu. Un tev jāpilda šī praktika katru dienu, kamēr tā krāsa tātad paliek gaiša, spīdīga, dzeltena krāsa, balta krāsa. Un tad, kad tu jūti, ka tātad viss pietiek sūtīt mīlestību, tu atgriež šo tātad atpakaļ šo enerģiju sevī. Un tev jādara šī praktika, kamēr viņa patiešām tāda pārvēršas baltā zeltainā krāsā. Jādara tik ilgi, kamēr tu jūti, ka ir pietiekoši, ka tur vairs nav aizvainojuma. Tā ir viena no praktikām, ko tu vari izdarīt šobrīd, šeit un tagad. Otrā praktika, ko tu vari darīt, tu vari iet mežā, dabā, izkliegt šos tātad vārdus, aizvainojumus, frāzes uz doto konkrēto situāciju. Bet tā, lai tas būtu droši un ekoloģiski, jāskatās tā, lai tuvumā nav tādas, privātu māju vai kaut kas tāds, kas tevi varētu, piemēram, iztraucēt. Vai arī, piemēram, tas ir parks, tur, kur ļoti daudz staigā cilvēku, tad tas nederēs tev. Tev vajag izvēlēties tādu mežu, tādu vietu, tur, kur tu jutīsies droši. Un tur, kur tu droši vari izkliegt savas emocijas. Un uz to mežu, uz to konkrēto vietu tev jābrauc ir tik ilgi, tad, kad tev vairs nav ko teikt, tev vairs nav ko bļaut. Tādā veidā arī šo praktiku var pielietot, un šīs praktikas var savienot kopā vai arī izvēlēties vienu no praktikām. Trešā praktika, ko tu vari izdarīt mājās, ekoloģiskā vidē, tā lai neviens tevi netraucē, tu vari uzrakstīt tam pāri darītājam, uz ko tu aizvainojusies, esi apvainojusies, uzrakstīt viņam vēstuli un uzrakstīt uz šī baltā papīra visu to, ko tu domā par to situāciju, par to cilvēku, uzrakstīt savas sajūtas, pilnībā visu izpaust uz balta, tīra papīra. Un pēc tam tu šo tātad papīru saplēs, sadedzini, iznīcinot, izdzēšot no savas programmas, no savas zemapziņas. Un nākamais, ko tu vari paņemt, paņem noteikti spilvenu, kurā tu sitīsi, tātad iztēlosies to situāciju, un tu sitīsi šim tātad spilvenam,
Tu tur iespārdīsi, iekaustīsi to spilvenu, visādi izrādīsi savu šo neapmierinātību, savu agresiju, savu dusmas, tieši konkrēti šajā spilvenā. Tu vari arī tad, kad baidies, ja kaimiņi dzirdēs, vai tu dzīvo dzīvoklī, lai, piemēram, justos ērti un komfortabli, tad tu vari ielikt savu seju spilvenā un kliegt. Kliegt tik, cik tev pietiek spēka, izkliegt, nezinu, ja tev nāk lamu vārdi, droši viņus izpaut, pilnībā visu tev vajag izkliegt tajā spilvenā. Ja tu jūties mājās droši, vari to darīt vienkārši savā telpā, istabā, izkliedzot visu to, ko tu domā un to, kādas sajūtas tu sevi jūti konkrēti par šo situāciju un konkrēti par to cilvēku. Un svarīga nianse noteikti paņemt spilvenu to, uz kura tu noteikti neguli, un to, ko tu ikdienā nepielieto. Un tad, kad tu būsi pabeigusi šo praktiku, šo spilvenu vajag aizvākt projām no acīm. Un arī šo praktiku ir jāpilda tik ilgi, kamēr tu jūti, ka vairs nav ko rakstīt uz tā papīra, tu jūti, ka tev vairs nav ko izkliegt, tev jau visi vārdi ir pateikti, izteikti, un tas nozīmē, ka vairs nav jāpilda šī praktika. Jo es pati pielietoju šāda veida praktikas un rekomendēju arī jums izmantot šīs praktikas, ko jūs varat paši mājās izdarīt. Un, ja interesē tātad vairāk detalizētāk, kas, kāpēc, ar ko var droši pie manis pieteikties uz maksas konsultāciju, rakstot šeit tepat privātu man ziņu. Un tiekamies kādā no maniem kursiem. Atā!